Labdien! Mēs esam no Daugavpils valsts ģimnāzijas. Un mūsu komandas nosaukums ir Pēdu mednieces. Cik daudz Eiropas ir mūsu Daugavpilī? Iesim meklēt pēdas! Daugavpils ir pilsēta Latvijas austrumu daļā, Zilo ezeru zemē, Latgalē. Jau izsenis tās apvidus ir pazīstams ar raibu un piesādinātu vēsturi, arhitektūras pieminekļu mirjādēm un krāšņiem debes skapiem. Arī citu Eiropas valstu ietekme uz šīs pilsētas likteni nav pagājusi secen. Mēs visi esam vienas mātes, Eiropas bērni. Tādēļ mums, Pēdu medniecēm, nesagādāja grūtības sajust arī Daugavpilī citu nāciju klātbūtni. Esiet gatavi ceļojumam pa multikulturālās Daugavpils labirintiem. Ģimnāzijas iela, ierastā rudens pelēcība, ikdienas steiga un turpat arī omulīga kafejnīca Itālijas galvenā, Grand Café Royal. Vieta, kur tikai pirms dažiem mēnešiem savu darbu sāka itālis. Gatavojot ēdienu pēc savas īpašas receptes, tas pamazām iepazīstina daugavpiliešus ar īstu itāļu un arī citu rietumu Eiropas valstu virtuvi. Tomēr itāļu noskaņu šim veikalam piedod interjers. Sienas rotā bildes ar tradicionāliem itāļu paražām, kā arī Marlona Brando seju kafijas klāna galvas atveidojumā krimināldrāmā Krustēls. Šo kafejnīcu var saukt par mazo Itālijas stūrīti Daugavpilī, mazu, bet karstu kā pati Sicīlija. Nīcgale – ciems Daugavpils novada Nīcgales pagastā. Šis ciems ir pazīstams ar Nīcgales lielo akmeni, kas ir vislielākais laukakmens Latvijā. Tas ir valsts nozīmes dabas piemineklis. Lai gan joprojām nav noskaidrots, kā un no kurienes tas šeit nokļūst, pastāv teorija, ka tas līdz ar lielā ledāja nokušanu pirms daudziem miljoniem gadu atpeldējis no Skandināvijas valstīm, kurās ietilpst Zviedrija un Somija, un nokļuvis tieši Nīcgales meža vidū. Daudzas Daugavpils ēkas jau no to pirmsākumiem saistītas ar Eiropas kultūru. Vilhelms Neimanis, kura ģimene pārcēlušies šurp no Vācijas 19. gadsimta 50. gados, gandrīz 20 gadus pavadīja Daugavpils pilsētas arhitekta amatā. Šajā laikā Neimanis palīdzēja projektēt Daugavpils dzelzceļa staciju. Mūsdienās šī stacija pieņem daudzus citu valstu viesus un veido saiknes starp Latviju, Krieviju, Lietuvu un Baltkrieviju. Jau iepriekš minētais Vilhelms Neimanis projektējis arī Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luterisko baznīcu un Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas katoļu baznīcu. Abas šīs celtnes tagad ir daļa no tās sauktās Baznīckalna ainavas. Vietas, kurā līdzās cita citai atrodas 4 dažādu konfesiju baznīcas. Citu vietu pilsētas centrā, pārlaižot acis apkārtnē, acīs iekrīt vecākais no Daugavpils dievnamiem – Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca. Nevelti tā vērīgiem arhitektūras interesantiem atgādina Svētā Pētera baziliku Vatikānā. Tā bijusi iecerēta kā bazilikas mērogos samazināta līdzniece. Vēl jo vairāk. Tai par savu pastāvēšanu arī mūsdienās jāpateicas Romas pāvestam Pāvilam VI, kurš 1974. gadā pārliecināja PSRS valdību to nenojaukt. gadā pasauli satricināja Otrais pasaules karš. Vācu diktatora Hitlera vadībā tika nežēlīgi nogalināti ap 6 miljoniem ebreju. Tie tika dedzināti, smacēti gāzu kamerās, pret tiem izturējās ar riebumu un nepamatotu naidu. Gribas ticēt, ka pasaule vairs nekad nepiedzīvos tādu apiešanos ar cilvēkiem, kāda tā bija Otrā pasaules kara laikā.
Ebreji ienāca Daugavpilī 17. gadsimtā no tolaik esošās Žečpospolitas teritorijas. Līdz 20. gadsimtam Daugavpilī tika uzceltas ap 46 sinagogām. Tādas personības kā Solomons Mihels, pazīstams pēsares aktieris, un Marks Rotka, abstraktā ekspresionisma aizsācējs, ir Daugavpilī dzimuši ebreji. Mūsu dzimtā pilsēta var lepoties ar Daugavas lokos ieskautu celtni, kas nes sevī dziļu vēsturi un karavīru bezbailīgo garu. Šī celtne ir Daugavpils cietoksnis, jeb kā to dēvē 19. gadsimtā Dienaburgas cietoksnis. Senatnīgās akmens sienas kādreiz uzcēla vācietis Georgs Heinrichs Hekels. Cietokšņa mūru uzdevums bija pasargāt toreizējās Dienaburgas pilsētas iedzīvotājus, un 1812. gadā tas veiksmīgi pildīja savu uzdevumu, atverot Napoleona Bonaparta uzbrukumus. Karaspēku vadīja avangarda kavalērijas komandieris, ģenerālis Marbo. Diemžēl franču karaspēkam izdevās ieiet pa cietokšņa vārtiem un tos nojauca. Mūsdienās senatnīgā celtne ir rekonstruēta tik daudz, lai saglabātu 19. gadsimta Austrumeiropas cietokšņa paraugu, par kādu tas kalpoja un kalpos. Mūsdienās cietoksnī darbojas Marka Rotko mākslas centrs. Marka Rotko mākslas centrā keramikas simpozijas notiek jau 2. reizi, un šogad tam piešķirts papildu nosaukums – Keramika laboratorija, kas aicinās 16 māksliniekus no 10 valstīm, tā skaitā Latvija, Polija, Čehija, Luksemburga, kopīgiem spēkiem radīt sava veida laboratoriju, kurā eksperimentēt un citam ar citu dalīties pieredzē dažādās keramikas apdedzināšanas tehnoloģijās. Mākslinieki tika rūpīgi atlasīti, pateicoties startautiskai speciālistu komandai. Simpozija organizators ir keramiķis Valentīns Pičko. Čau, Daugavpils! Arī sūrajā Baltijas tautā ir it karstas asins. Impulsīvā un emocionālā spāņu deja flamenko ir atceļojusi arī uz Daugavpili. Flamenko deja ir kaislas eksplozija, skumju pārpilnība un vesela mīlestības pasaule. Pietiks dejot tūdaļ un tādaļ, arī mēs esam gatavi kaislai, un par to mums ir jāpateicas spāņiem. Šī deja Daugavpili aizrāva tikai pirms 2 gadiem, bet jau pa šo laiku daudzas meitenes iemīlēja flamenko. Tas parāda, cik tuvi mēs esam dienvidu tautām. Pēdējais objekts ir palma no dienvidiem. Savijoties ar mūzikas skaņām un Daugavpils zestro gaisu, rudenī pie Daugavpils mūzikas vidusskolas ir iesakņojusies palma. Jā, jūs nepārklausījāties. Daugavpilī tik tiešām var atrast palmu. Tā ir atceļojusi pie mums no karstās Itālijas. Un, lai gan tai ir vairāk ierasts dienvidu subtropu klimats, palma cenšas pierast arī pie Daugavpils bargajiem klimata apstākļiem. Ja vēlaties izjust itāļu gaisotni, sastapt dienvidu floru, visīsākais ceļš ved uz Daugavpils mūzikas vidusskolu. Multikulturāla. Inovatīva. Liela. Noslēpumaina. Krāsaina. Tāda ir mana pils, Daugavpils.